es gribētu pastāstīt par vienu kempingu Francijā, kuru mēs izmantojam gan turpceļā, gan atpakaļceļā. Mēs pagājušajā vasarā braucām no Čehijas. Pēdējais apskats punkts Čehijā bija Adršpašskijas skali, un braucām pa šo te maršrutu projām uz Spānijas ziemeļiem, uz Pikos Europa kalniem. Un šajā te posmā no Bordeaux līdz Spānijas robežai tas maršruts ir tāds, diezgan garlaicīgs, te maģistrāle pa 2 joslām katrā virzienā, ceļa malās purvi, mākslīgi sastādītas priedītes un ļoti maz informācijas te no Bordeaux līdz Spānijas robežai par kempingiem un tādām vietām, kur varētu nakšņot. Un tā sanāca, ka gan turpceļā, gan atpakaļceļā šajā te vietā mēs atradām mežā, nobraucot no lielās tās maģistrāles, vienu kempingu klusā vietā, un mēs izmantojām viņu gan turpceļā, gan atpakaļceļā. Un es gribētu pastāstīt, parādīt, kādā veidā pie šī te kempinga var piebraukt un kādā veidā nevajadzētu pie viņa braukt. Un es tagad pietuvināju to vietu, te ir tas kempings, pa ko es gribu pastāstīt, un šeit ir tā lielā maģistrāle. Un braucot uz turieni, protams, Google Map mūs uzreiz veda te pa taisno. Pa šo te ceļu, kas ir pa taisno, braukt nevajag, sākot no šejienes uz to kempingu, jo tāpēc, ka tas ceļš ir ļoti šaurs, ļoti te daudz kilometru bija, un mēs braucām ļoti lēnām, 30-40 km/h, tas ceļš ir ļoti šaurs un ļoti slikts. Bet ir jābrauc te perpendikulāri. Pa šo te ceļu te ir tikai 9,3 km no kempinga līdz maģistrālei. Tad īstenībā jābrauc no maģistrāles uz kempingu šeit, un no kempinga atpakaļ uz maģistrāli jāizbrauc pa šo pašu ceļu, un tālāk jau te aiziet ceļš uz leju uz Spāniju, vai augšā aiziet tur Francijas un Bordeaux virzienā. Un tagad es parādīšu, kā izskatās tajā kempingā. Atradām Francijā mēs šādu te kempingu mežā pa 21 eiro. Es dabūju nobraukt kādus 50 km pa šauru asfaltu, kādi 60 km/h laikam. Un atradām tādu kempingu. Te teltis vien pārsvarā. Apkārtā daba interesanti, tādi purvi, mākslīgi sastādīti meži. Tālūk. Un te mūsu kemperis. Līdz okeāna malai, jūras malai tur netikām mēs. Vienā vietā, vienā riņķī bija apgāzusies fūre un viss satiksme bija apstādināta. Mēs ilgi dabūjām stāvēt un gaidīt, un tāpēc nobraucām tikai tik. Kā tev te trauki slaukās? Pabrokastojām. Omletīte ar pagetīti. Jā, mēs esam Samping municipal, kaut kas tur. Lariu. Kāds sarežģīts nosaukums. Mežā, Francijā. Tie mazas pilsētiņas, blakus kempingam pa ceļu ir baseins vietējai. Mušu šausmīgi daudz. Nē, tagad tikai. Vakarā nebija. Vakarā nebija mušu. Tagad rīta mušu. Mazgātuves māja interesanta, tāda kā liels angārs. Pa vidu mazgāšanas vieta. Šaukiem, drēbēm. Jā, un labajā kreisajā pusē dušas toaletes. Tagad jāizdomā, kur brauksim tālāk. Maršrutu kempingus, apstāšanās vietas. Līdz Bilbao apmēram 200 km. Jāizpēt tālāk.